Labdien! Jūs jau zināt, ka ieskatoties pulkstenī ieraudzīsiet pareizu laiku, un pareizs laiks ir laiks vīriem. Šajā raidījumā stāstu sērijā, ko veidojam no Afganistānas, būs sižets par alpīnismu jeb klintīs kāpšanas treniņu. Pastāstīsim par 2. kājnieku bataljonu veikto šaušanas testu un gatavošanos rotācijai uz Afganistānu. Pastāstīsim arī par redzēto izstādē Future Soldier. Šogad 2 reizes esot pie mūsu karavīriem Afganistānā, bija iespēja redzēt viņu apmācības posmus, kas īpaši pastiprinājās Meimanā, tuvojoties brīdim, kad vairāk par 100 mūsu kaujas rotas karavīri gatavojās pārdislocēties uz Mazarī Šarifu. Atbildību par Meimanu un Faryabas provinci kopumā, turpmāk atstājot Afganistānas drošības spēku rokās. Lai mūsu karavīri nenīktu bezdarbībā, jo kaujas operācijas ārpus Meimanas bāzes tika ierobežotas, pašas bāzes teritorijā tika veiktas nodarbības. Pagājušajā raidījumā jau stāstījām par vingrinājumiem ar dienestu ieroci pistoli Glock 17. Paralēli šīm nodarbībām notika arī alpīnisma iemaņu treniņi. Šeit ir dažādas trases, ir vieglākas, smagākas. Viņas atšķirās pēc motoriem? Ar krāsām viņas ir iezīmētas. Un te jau tagad ir dažas krāsas pazudušas, un tad vairs nevar izmantot trases pilnībā. Tad ir jāpāriet no vienas krāsas uz otru un var turpināt kāpt augšā. Visgrūtākā? Visgrūtākā ir pelēka, tāda zila, pelēka zila tādiem akmeņiem līdzīgi šitiem te tādiem. Bet jūs ejat pašlaik sakarā ar to, ka tas ir apmācības, jūs ejat tādu vieglāku krāsu? Mēs ejam tieši tā, lai tik uzkāpt augšā un patrenētos, saprast, kas tāda kāpšana vispār ir. Vai vēlties augšā ar to kājas? Meimanas bāzē bija laba alpīnisma siena ar vairākām grūtības pakāpēm, un katru dienu kāda no mūsu vienībām pieredzējuši instruktoru vadībā trenējās vertikālo šķēršļu pārvarēšanā. Notiek kliņšu kāpšanas nodarbība vienkārši, lai patrenētu savus muskuļus un neatslāptu to brīvajā laikā. Un kāds tam ir pielietojums praktiski? Iepazīstināt karavīrus ar tām kliņšu sienām, jo tāpatām šeit ir arī kalni. Šeit tad nākās uzkāpt kādā kalnā varbūt, un tad, lai būtu kaut kāds priekšstats, kā kāpt kalnā un kas tas kalnā kāpšana vispār ir. Kā jūs vērtējat to, kā Adažos ir siena uztaisīta, kāpšanas siena? Tas ir ļoti ideāli. Īstenībā varēsim tagad arī mājās trenēties, šeit tāda kalnā uzstājās klintīs kāpt augšā, un tas būs tas, kas būs vajadzīgs. Vai jūs esat dzirdējis, ka kādam no Latvijas karavīriem kaut jau vienu reizi būtu kaut kas tāds bijis jādara starptautiskās operācijas vai laikā? Dzirdējis es neesmu, bet iespējams, ka kāds no OMLT, tie, kas bija iepriekš, tie ir kāpuši kaut kur iespējams. Bet tā, mūsu rota mēs neesam kāpuši nekur. Bet visādā gadījumā kā iemaņa, kā profesionāla zināšana? Tas ir noderīgs, un tāpat arī mums bija sūtīti instruktori, kas kāp kalnā un trenējās, lai varētu apmācīt visus ar pārējos. Tad maziņi meitenes kāp uz augšā tiku, un tad ir viskiem kājās stāvēt un kāp augšā. Karavīriem ir dažāda pieredze kāpšanā pa šādām sienām. Arī Ādažu bāzē tāda siena ir izbūvēta un jāatzīmē, ka tā ir daudz plašāka, iespējams arī labāka kā Meimanā. Bet galvenais jau tomēr, ka mūsu karavīriem arī Latvijā iegūtas iemaņas šādu sienu pārvarēšanā un esot Afganistānā, tās iespējams atsvaidzināt un pilnveidot. Nav mērķis, nezinu, kaut kur man tā liekas šeit. Nostiep striķi, atlaidies nostiep. Zariņi te pa sarkaniem var kāpt augšā. Gribu redzēt, kāds tad runās. Sarkanus nekāp, bet viens. Veciniek, tu man liekas pakāsīs. Jau ārgalīt te vajadzēja pa sarkaniem oranžiem kāpt. Iedomājieties šādas nodarbības, kas norit ārā plus 40 grādos ēnā. Ir dienas vidus, pēc pusdienām, patīkami nodarbi vai ne?
Un kā tur bija augšā? Normāli. Laba ainava. Latvijas armijā, ja runājam par starptautiskajām operācijām un karavīru rotācijām tajās, tad karavīriem mainoties reizi pusgadā, jeb 2 reizes gadā, bija izveidojusies sistēma, ka viens kontingents Jāņus svinēja Latvijā, cits savukārt atgriezās uz Ziemassvētkiem. Šobrīd, mainoties Latvijas karavīru dislokācijas vietai no Meimanas uz Mazarī Šarifu, mainās arī rotācijas termiņi. Nākamā vienība Afganistānā būs nevis Ziemassvētkos, tātad šobrīd, bet nākamajā pavasarī. Tās kaujas vienības kodolu veidos 2. kājnieku bataljona karavīri. Kā tas atšķiras, piemēram, no operācijām, kas bija Balkānos, tāda no tā, kas bija Irākā, un tas, kas notiek šobrīd Afganistānā, nu jau kopš 2003. gada, kad mūsu karavīri principā ir Afganistānā? Praktiski tā ir pieredze, kas atšķiras. Jā. Ja mēs bijām Balkānos, tad situācija un pieredze, ko mēs ieguvām, ir ļoti dažāda. Balkāni, Irāka un Afganistāna, kaut elementāri lieta ekipējums, transports, jā, uzdevumi. Tas pašs konvojas eskorts un patruļas mēs veicām Irākā. Pieredze bija mazāka, un to iegūstot arī iemaņas un apmācību pilnveidojas. Jūs pats esat vairāk kārt bijis starptautiskajās operācijās, un tad man tas jautājums jums ir tāds, kas ir tās iemaņas vai spējas, kuras jūs personīgi uzskatāt karavīram ir jābūt, lai viņš varētu braukt uz Afganistānu? Elementārs laukaujas iemaņas, situācijas izpratne, kur atrodies. Protams, apziņa, ka tu esi Latvijas armijas karavīrs. Šobrīd 2. kājnieku bataljona karavīriem norit kaujas šaušanas tests, to izpilda lauka apstākļos. Pat labāk -7 grādi, nedaudz sniega, putina, bet kopumā ziemā mežā jauki. Nav nozīmes, kur karavīrs dienu vai kādus uzdevumus viņš veids šajā gadījumā. Viņš vienkārši veic testus, viņš pierāda, ka viņš ir veids visas nodarbības, un viņš pierāda, ka viņš prot šaut. Karavīri šauj ar uzskabi, viņi šauj ar kiveri. Karavīriem ir arī fiziskas slodze. Es pieņemu, ka tīri sporta šaušanā šie kritēriji nav tādi, kā teiksim, šajā apmācībā. Noteikti atšķiras. Šaušana kaujas laukā principiāli atšķiras no sporta šaušanas. Ja sportā ir nekustīgs mērķis, desmitnieks, šāvējs psiholoģiski nomierinās, stabilizē elpošanu un sirdspūkstus. Izmanto acu aizsegu un izsvērti izdara mēlītes nospiedienu. Kaujas lauka apstākļos viss ir savādāk. Mēs strādājam tomēr ilgtermiņā viens šāviens, viens trapī. Un mērķis ir padarīt, lietojot, teiksim, letālu spēku, padarīt pretinieku jeb ienaidnieku kaujas nespējīgu. Kas nebūtu nenozīmē, ka jātrāpa obligāti desmitniekā, bet tas mērķis tomēr ir, ka ja karavīrs netrāpa, viņš saprot, kāpēc viņš netrāpa, un ar 2., 3. trāpu viņš trāpa, tik tā ir tā apmācība pakārtot. Latvijas armijas karavīri gan Latvijā, gan Afganistānā lieto Heckler & Koch triecienu šauteni G36. Ierodas G36, ražotājs Vācija, Heckler & Koch. Kalibrs 5,56, 65. Jā, kaujinieki nodaļās mums, strēlniekiem visiem. Efektīvi 300-400 metriem paredzēts pa lielam. Ar aimpointu virsū. To bija bez palielinājumiem, vienkārši sarkan punkts. Nav lāzers, vienkārši sarkan punkts tēmēšanas ierīci. Kā viņš ir tēmēšanai ērti? Kā jūs pats? Kā strēlniekam, jā, cik es iepriekš varu, pašā sākumā ar AK4 strādāt, šis ir, daudz ērtāks. Nepavēlti, viņš laikam pagājušajā 4. Viens no labākiem ieročiem. Tieši šī modifikācija, bet pa lielam vēl, kā redzams, iespējams pievienot zemstobru granatšāvei. Pikatīnijas lietas, kurām mēs tur lāzerierīces, lukturs, tādas varam pievienot. Otra modifikācija, kas mums ir strēlniekiem, ir mazliet garāku stobru. Un tēmēšanas ierīces jau ar palielinājumu, reiz 4 viņiem ir. To jau, ko ir efektīvi, iespējams šaut 600 metrus, 700 iespējams efektīvi šaut. Šim kaujas devu apturēt 30 patronas. Līdz kā mums parasti nāk kaujas devu 8 patronas, apturs pilns. Misijās tas viss reiz 2. Granātniekam plus vēl zemstobriniekam granāts nāk atkarībā no uzdevuma.
Jā, pievienošana ir diezgan ērta, vienkārši jā, un arī noņemt viņu tā. Viena tapa, un tev redz jau viena tapa. Šī. Un jau ir atvienots. Var pievienot parasto pastogu, ja ir nepieciešams. Taču tā kā un viss. Tā. Pēc jaukās reklāmas pauzes esam atgriezušies raidījumā un turpinām stāstu par šaušanas testu 2. kājnieku bataljonā. Mērķi ir izvietoti 3 attālumos no 100 līdz 300 metriem. Tie ir dažādās konfigurācijās, arī trāpījuma uzdevums ir atšķirīgs. Lai karavīrs labāk šautu, ir vajadzīgs biežāk šaušanas. Jo viņš biežāk šauj, jo viņš zina, kur jātēmē, kā jāšauj, kas ir jādara, lai viņš varētu trāpīt. Ja ir šaušanas ļoti reti, tad arī no viņa nevar prasīt trāpījumus. Es esmu dzirdējis tādu teoriju, ka īpaši gatavojoties Afganistānā ir nepieciešams zināms daudzums reālu šāvienu, lai cilvēkam, jeb karavīram, beigtos šāvienu stress, lai viņš jau varētu... Tieši tā, lai viņš negaidītu to šāvienu, lai viņš šautu normāli, viņš jau zina, kur loda lidos un kur viņš trāpīs. Viņš jau zinoši, jo viņš savu ieroci ir iepazinis līdz pēdējiem. Atliedam apakaļ, dojam pa kreisi, nomainam magazīnu. Aiziem pa labi, atkal pozīcijā iekšā, atšaujam 8. Pēc tam nojam apakaļ, aiziem pa kreisi, ieliekam 4. Okay. Roči, izies. Kā vērtēt, kā jums izdodās šis vingrinājums? Ļoti labi. Pagaidām labi. Ja mēs runājam par tiem trāpīšanu tajās A4 papīru lapās... Viss bija. Var jau labāk būt, bet ir ok. Rēķinot to, ka ir augsts un laikapstākļi arī ietekmē savu. Bet ir labi. Es domāju, ka šīs dienas uzdevums ir veikts un izdevies diezgan labi. Visu mēnesi novembrī mēs šaujam. Kā jau šaušana tuvās vidējas distancēs. Un šodien ir A1, A2 kvalifikācija. Jūs domājat, ka jūs būsiet izpildījis? Šodien, jā, uzdevums ir izpildījis. Viens no šaušanas uzdevumiem ir stāvus, izmantojot balstu, kas šoreiz ir sakrustotas slēpju nūjas, un te ir specifiski noteikumi, kas jāievēro. Šaušanas pamatprincipi, protams, ieroču pareiza turēšana. Arī vajag izvēlēties stabilu pamatu priekšslēpēm, lai viņas labi turās, jā? Alūksnē ir bijis gadījumi, kad ir jāšauj šādā veidā. Ziemas apmācībā bijāt Alūksnē? Jā, ziemas apmācībās. Jūs gatavojaties it kā arī nākamajā rotācijā uz Afganistānu? Tieši tā. Jūs esat bijis jau starptautiskajās operācijās? Jā, 2010. gadā. Afganistānā? Jā. Mērķi! Nav bail vēlreiz braukt? Kāda ir tā sajūta? Bet citā vietā būs, tas ir kaut kas jauns. Ir tāds satraukums, tāda mandrāža, tāda drusku bailes. Principā nē. Teiksim tā, kāpēc jābaidās no nezinām. Jūs esat bijis jau Afganistānā? Vēl nē, mēs gatavojamies. Kāda ir tā sajūta, gatavojoties pirmo reizi un domājot par to? Vēl viss priekšā. Bet, interesanti, izklausās jau interesanti. Šogad būs savādāki uzdevumi mums un tad jau redzēs. Jūs esat bijis jau Afganistānā operācijā? Nē vēl. Kāda ir sajūta, zinot, ka būs jābrauc? Pagaidām vēl nekādas. Bet esat gatavs it kā? Tieši tā.
Un uzskatāt, ka tā apmācība, kas ir bijusi līdz šim, ka viņi ir bijusi spējīgi jūs sagatavot? Tieši tā, ir spējīgi. Kāda ir sajūta braucot otru reizi? Bišķi jau tā drošāk, jo es vienu reizi bijis. Apmēram jau zini, kas un kāds. Tas ir noteikti. Nav bail? Uz kurortu jau nebraucam. Pagaidām es biju 2 mēneši darīju valodas kursos. Nu, tas 2 mēneši apkaļ, pareizāk sakot, 2 nedēļas. Es esmu tikai darbā, tāpēc apierot bišķi. Tad es uzreiz pajautāšu, kā tad ir darīt valodā, kā būtu jāsasveicinās satiekot svešinieku? Salam aleikum, aleikum asalam. Tad tur pārējais frāžu četurasti, huba hastam. Nu, tas kā tur tūpa. Pārsvarā viņi īstenībā, kas sasveicinās, viņi ļoti ātri, teiksim tā, nesagaidot atbildi, jau paši atbildi. Tātad salam aleikum? Aleikum asalam. Četurasti. Kā tev iet? Huba hastam, tas ir ļoti labi. Tešakur, Lotfen, Haheš, Mikana. Tur visādi tādi. Tešakur, paldies ir, ja? Tieši tā, Lotfen, lūdzu. Haheš, Mikanem, nav par ko. Diezgan sarežģītā valoda. Rakstīt arī, protat? Protams. Piemēram, Aigars uzrakstīšu savu vārdu. Alefs, A. Šeit būs grūti patakt I. Tā. Alefs nesavienojas uz kreiso pusi, tad var pateikt, ka tas ir A, I, G, A, R un S. Štāds te ir gara. Tas ir Aigars. Nu jā, var saprast. Nu jā, un tad ir tā, ka viņi jau raksta no labās uz kreiso, nevis uz kreisās uz labo. Tieši tā. Labi, paldies. Tešakur. Haheš Mikanem. Labi. Kad hafes. Kad hafes tas ir ar divpalīgu. Šonedēļ bija mistisks vai mītisks datums, skaitļu kombinācija, kas esot apveltīta ar īpašu ezotērisku enerģiju. 12, 12, 12 un pulkstens 12. Mēs bijām Latvijas augstākajā vietā Gaiziņā, pie tām vēl 45 metrus augstāk par tā virsotni. Lūk, šis skats, ko jūs tagad tur redzat, un uz kuru tagad arī paskatos es, ir unikāls un tāds vairs nekad nebūs iespējams, jo mēs esam Gaiziņa kalna skatu turnī. Tas ir 45 metru augstums, Rīgas nāmu mērogos runājot, tas ir 17. stāvs. Un lūk, mēs šeit esam 12. decembrī, bet 14. decembrī pēc 2 dienām, tieši šajā pašā laikā, pulkstens 13. šis skatu tornis tiks demontēts, citiem vārdiem sakot, uzspridzināts. Mēs, izmantojot formulas, aprēķinājām, lai nogāž šo torni nepieciešams 158 kg sprākstvielas. 158 kg. Tas ir liels cipars. Jā, bet viņš netiek spridzināts vienā, teiksim, kastē. Viņš ir izvietots urbumos. Kopā mēs veicām 447 urbumus, kurā izvietojām attiecīgi sprākstvielu iekšā sadalot viņu. Speciālistiem pajautāju un orientējoši zinu, ka vienas vieglās automašīnas uzlaišanai gaisā nepieciešams 1 kilograms šādas sprākstvielas, kas nozīmē, ka te varētu likvidēt 158 mašīnas. Iespaidīgs sprādziens. Par to, kā tam gatavojās un kā tas notika, nākamajā raidījumā. Šajā rudenī no 15. līdz 17. oktobrim Čehijas galvaspilsētā Prāgā notika starptautiska izstāde un konference Future Soldier. Tajā piedalījās vairāk par 100 dalībniekiem, kas iepazīstināja ar saviem izstrādājumiem un tehnoloģiskiem risinājumiem, veidojot bruņojumu un ekipējumu, kas šobrīd tiek ieviests dažādu valstu armijās, un iepazīstināja ar nākotnes risinājumiem, strādājot pie kuriem tiek domāts par karavīru spējām nākotnē. Viena no būtiskajām tēmām, ar kurām strādā inženieri un zinātnieki, ir formas tērpi. Pie tam apģērba dizains un šuvums ir tikai pakārtots. Daudz svarīgāks ir materiāls, audums. Zinātnieks strādā pie problēmām, piemēram, maksimālas nedegamības. Piekritīsiet, ka tas ir svarīgi ne tikai liesmu zonā esošam karavīram, bet arī civiliem ugunsdzēsējiem, arī mediķiem, apsardzes darbiniekiem un arī daudziem citiem. Vēl viena īpašā auduma spēja ir neredzamība infrasarkanajos staros. Maskēšanās halāti, ko lieto, lai saplūstu ar apkārtni, ir tikai viena medaļas puse. Šobrīd aktuāli ir izzušana no infrasarkanajām redzamības ierīcēm, tātad siltuma starojums.
Tie var būt gan formstērpi, gan maskēšanās halāti, ar kuriem var apsekties ilgstoši pozīcijā, gaidot darbības sākumu. Slovākijas aizsardzības ministrija savas valsts zinātniekiem ir pasūtījusi šādus pētījumus. Welcome to the stand of the Ministry of Defense of the Slovak Republic. Our exhibition presents the latest results of contemporary research and development for the needs of the Slovak Republic. So the uniforms are already in use of the armed forces of the Slovak Republic. You have combat uniforms with camouflage, desert and forest. With our contemporary achievements, I mean, we have a carrying modular system which is attached to the combat uniform. You can see it on this combat uniform and also there. As the Slovak Republic is the lead nation of explosive ordnance disposal, we present here a uniform of a man who deals with blast and explosions. So this is also a very modern uniform. This exhibition presents not only materials and equipment which is already in use in the armed forces of the Slovak Republic, but we present also the latest achievements of the research. For example, we had here a prototype of a soldier uniform made from multifunctional fabric with hydrophobic nanofinish. And it means that the contemporary research and development in Slovak Republic has brilliant achievements because we managed to have a new material with reduced flammability and with good strength of material based on nanotechnologies. Right. In use? No, it isn't. isn't. You're working Yes, we are still working on it. It's in development, but we have brilliant concrete results for now. Okay, could you briefly tell us about the simulator? The simulator is made by the company VRM, which is a Slovak company, and it's a really modern technology, and we have a very good feedback in the world, even in Russia. Even Russian company says that they are very satisfied with the achievements of this simulator made in Slovakia. Right. Well, so this is in use already in several countries. Yes, and we have already bought these simulators to United States and to other countries also. Izstādē Future Soldier bija ne tikai tehnoloģiskā sadaļa, bet arī izrāde, jeb šovs. Jau stāstījām par dinamiskajām prezentācijām. Prezidenta motociklistu eskorta paraugu demonstrējumu, militārās tūciņas veidu, kas ieviests Vācijas un Čehijas armijās, Musado. Šodien parādīsim paraugu demonstrējumu, ko veic Goda sardzes vienība.